Mēs esam ceļā no tās mūsu pieturvietas uz vienu no autoveikaliem. Uz gaisa filtru no krafterītiem. Un mēs braucam garām Livorno ostai, un te izrādās, redz, kaut kādi lielie kuģi laikam jahtas garām pa kaut kādu to kanālu, un viss ir tilti augšā, tā kā Pēterburgā, zina, tilti. Mums ir pacelti. Reku vēl redzēt, masts kustās cauri. Un te var redzēt, kā tā jahtiņa iznāk šitajā upē. Nu, te šitā to te tiltu lēnām taisa ciet. Jā, tie tilti ar taisās ciet, bet ārkārtīgi lēnām. Droši vien, ka ātrāk nevar, ka nesaplīst. Vienu jahtiņu izlaida, redz šito te, kas mums te pelna. Viņš samaksāja lielu. Nu, kaut kas jāmaksāja droši vien par to, ka tu gribi izbraukt. Interesanti, šinī apgabalā tie autoceļi viena daļa ir tā kā virs zemes. Ja? Kaut kāda iemesla dēļ vai apakšā tāpēc lauksaimniecība vai pārplūst kaut ko, nezinu, varbūt vēlāk pajautāsim mākslīgam intelektam, ko viņš domā par šito, kāpēc tie ceļi ir augšā. Ja tu brauc ar mašīnu kaut kur, tad tev ir kādreiz kaut kas jāremontē arī. Šodien mainīsim gaisa filtru. Es pašam ceļā jādara. Tas ir viss nav līdzi. Velkam vecu ārā. Skatās gluži tas pats. Kārtībā. Mēs tagad esam Pizā. Noparkojāmies bezmaksas stāvvietā. Tur jau var redzēt, Pizas torņus. Šķībais tornis arī redzās. Nu, man vēl sezona īsti nav sākusies. Pilnīgi viss autobusu vietas nav aizņemts, bet viņi te bija Zaslānī jau. Bija Zaslānī. Un tā mēs garām visiem turistu bariem ejam uz priekšu. Nu jā, vispār jāatcerās ir, ka mēs pa šitādā laikā ejam ar suņiem. Viņiem jau kurpes nav kājās pa to karsto asfaltu, ko iet. Un tā meitenes smukredz viena aiz otras iet pa ēniņu. Nu, norāda redz uz šķībo torni. Negriežas pa šejieni ir. Kā liesim, kur ēniņi sunīšiem. Bišķiņ vēsāks tas asfalts ir. Nu, mēs tagad garām visiem tirgotāju pūļiem. Pietuvojamies vārtiem, kas mūs ved uz brīnumu laukumu. Miracle šito te Piasso. Pizas doms. Un kā divi te suņi milzīgi skrien. Bez mūsu suņiem. Suņiem ir ko padzerties, ja viņi grib. Nu, rekā, te mums divi suņi tādi skrien, pasties. Pie doma skrien. Nu, slavenais viss, kas mums te. Domas, redz, tas ar tur baigām skulptūram. Augšā barjerefiem. Vienā pusē, laikam, jumta remonts notiek. Es dakstiņu noņemt nost. Bet pagaidām neizskatās, ka tur kaut ko darīt. Varbūt, ja palaimēsies, redzēs to brīdi, ka viņš sabrūk. Tagad? Jā. Pastāvam pietiekoši ilgi un pēkšņi viņš babāc, reku te pret to telefonu stabu.
Var redzēt, kā viņš, cik viņš šķīps ir, ja? A? Jāstutē. Nu, o, es tagad stutēšos. Nu, tu man tagad saki, tagad, kā man tagad. Put your hand out and I'll tell you which way to go. Oh, vision. Well, vision. Stop. You gotta be like a little higher. Nu, tad vēl beidzamie skati uz Šķībajo. Mēs pamazām dodamies no šejienes prom. Un tad noiesim garām gar to Šķībajo. Cerams, ka virsū neuzkritīs mums, ka šis nav tas brīdis. It kā kaut kur apkārt nesot kameras uzstādītas, kas ir uz kaut kāda sensora, ja gadījumā viņš gāzīsies vienreiz, ka tad, lai to visu var uzfilmēt. Pagriezieties pa labi. Nu, vo. Vēl skats uz turistu pārpildītajām Pizas ieliņām. Un mēs griežamies pa kreisi cauri vārtiem. Cauri vecajiem pilsētas vārtiem. Un tad mēs tikām ārpus mūriem, tad mēs varam tagad pa zālīti bišķi pastaigāt te. Nu, va? Izrādās, ka mums maršruts iet garām te tai sienai. Un te zina to Itāliju trakumu visādi, zina. Zaļais. Mēs nevaram saprast īsti, kā te kur izbraukt. Citur platuma ierobežojumi, citur augstuma ierobežojumi. Mēs braucam pa Toskanu. Re, kur benzīna tāds, pastīsimies. Kā te ir, kāda cena benzīnam. Uz trases bija €60, te €54. Corazzano, viena no pilsētiņām, kad iebraucām. Tās mājas tās interesantas sabūvētas. Automašīnas viss Itāļiem ir mazas. Nu, kas tur tagad notiekās? Izkaste savā. Izkaste. Ieliņas maziņas. Un līkumojam. Jāapstājās parunāties ielas vidojam. Jā. Nu, kur steigties? Vienā Itāļu mierā. Kur steigties? Ceļu brauc, riteņbraucēji. Ceļš ir šaurs vispārībā. Nu, kā mēs te. Pagriezies pa kreisi. Kupu veikals, re, kur būs. Vispār. Jā. Jona 5. Nu, iebraucam Montajone. Liela pilsētiņa. Kaunos, redz, izvietojusies. Mēs esam nokļuvuši nelielā Itālijas kalnu pilsētā, Toskānas pilsētiņā Montajone. Un šīs pilsētiņas mērija ir iekārtojusi priekš kemperiem 2 stāvvietas. Abas divas viņas bija brīvas, mēs te ieradāmies. Ja, tad aprīkots ir ar visu, ar ūdens noliešanu, ar ūdens pieliešanu, ar elektrību. Tā kā, un paskatīties, kāds skats mums tagad būs pa logu. Uz Toskānas ielai. Paldies Montajones mērijai ar šādu bezmaksas vietu. Mēs te tagad ejam vakar pastaigā ar šo forso pilsētiņu, kāds te mums saulriet skats ir uz ieleju. Baigais smukais skats, redz, tāds
Mierīgs vakars un saulriet laiks. Fantastikuši. Nu, mēs tagad esam nonākuši līdz skatu punktam. Un skats liekas, ka tiešām būs iespaidīgs. Te mūs sagaida līdz brīvības kaut kādiem cienītājiem. Piemineklis. Un te mēs pieejam, tu mūž, kas pa skatu. Mēs esam ļoti pareizā brīdī šeit atnākuši. Jūs pastieties. Jūs pastieties, kas pa fantastika ir. Panorāmas skats tiešām fantastisks. Uz visu ielai pastieties. Saulīt nāk lejā. Super. Cik interesanti. Saulīt nāk lejā. Būs tūlīt sauliets aiz kalniem. Un iela jau, redziet, ir ēnā. Viņi tikko saulīt spīdēja smuki. Un tagad ir ēna. Kas paskatīt. Toskāna. Super. No. Saulriet paskatījāmies, iziesim caur vēl vecpilsētiņai. Tā pilnīgi neparasti ir, ka ir tāda forša vecpilsētiņa. Un nav turistu. Mēs vienīgie. Iedomājies. Re. Nu, šitā ir tā foršā Itālijas garša, pēc kuras mēs braucām uz šeit. Jā. Pasties kā dieliņi, ne? No, ķipa. Mēs pat to varēsim atnākt apakaļ pa to otriem. Jā. Forši. Ar arkām pāri. Baznīca zvana. Jā, Kroziņa ciet, redzi. Sīvu sūni rakstīts. Kāds notek, kāda interesanta. Jā. Vai cik labi, ka mēs iznācam pastaigāt. Mūru ielu var aiziet līdz supermerkato. Uz veikalu. Pa mūru ielu, tā arī iela redzi. Uz priekšu vēl iela. Šis laukums ir, ne? Ar ūdens pumpīti. Un vēl šķērs ieliņa. Un kur veļi karājās? Restorante, pizzerija. Te izskatās, ka pat strādā vēl. Lampiņa deg. Durvis vaļā, pirksts rāda. Ienāciet, iekodiet. Forši, starp citu. Vēl veļa žāvējās. Tas viņiem ir tāds itāļu stils, zini, veļu karināt ārā pa logu. Ja? Vēl skats uz ielai no otra pilsētiņas malas. Nu, saulīt redz noiet mākoņos. Ja? Un šis mums ir laukums priekš pilsētiņas mērogiem. Šis ir laukums, Garibaldi laukums. Tā notiek suņu fotosesija. Uz Toskānas fona. Uz Garibaldi laukumu, redzi. Kādas fotomodelis. Itālijas televīzijas zvaigznes, taču viņas mums ir. Un pasties, kā smaida Vika. Mute līdz ausīm vaļā, Vika. Jā, cita vecpilsētas ieliņa. Un visām ceļzīmēm. Šeit iebraukt aizliegts. No, speciāli mums iedegās gaisma ar vecām laternām tāda. Tiek izgaismo pilsētiņu. Ļoti forši. No Krodziņa viens itālis nāk mājā. Ar piedarās pie Itālijas
tādas garšas. Forši. Macelerija. Ko tas diez nozīmē, ja es tūko vēlāk būs. Jā. Manas ir sveicinās ar svešiniekiem arī. Tāpat kā pie mums pastāstīties reklāmu bāžas. Pink Studio. Rozā studija. Nikola Porto. Nu, redz, tā arī iela ir. Kaķis uz mums paskatās. Jā. Tas ir teiz Itālijas kaķis. Viens Konkordijas laukums te. Jā. Un te mums atkal Svētā Marija. Tad, kad es apskatījos, ka te ir forši naktsmītņi. Es nemaz nebiju izpētījis, ka te ir tik forši vecpilsētiņi. To mēs pēc tam tikai noskaidrojām, redz. Nu? Nē, nu mašīna. Un te vēl automašīnas, redz, nāk. Viņš ir tā ir. Nu, parasti iela. Garāža atverās, viņš brauc mājās savās, redz. Nu? Jā. Tantuki. Tā te ne? Tantuki iemanījies jau ir. Jā, ne pirmo reizi viņš te brauc. Un iebrauc bez aizķeršanās ar pirmo piegājienu. Nevis tā kā bakstīt, ne viņš pabakstīsies. Čičik. Par to laik vēl viena mašīna te brauc. Krociņa laiks beidzies, viss brauc mājā jau. No kroziņiem. Labi, mums ar ceļš ir brīvs. Vienkārši te mums darbnīca ir iekšā te. Kurpnieku darbnīca, ja? Nu, un kalējs. Šķērsīliņa ir vēl vienu kaķi. Šitas melnais kaķis ir. Šitas nevar saprast, kas te tādi neatbraukuši ir. Viens mazi forši pagalmiņi. Nu, tan jūne. Nu, viena no Toskānas pērlītēm. Redz, kādi ģērboņi. Sums. Un te baznīca, protams. Protams, ka baznīca. Jā. Redz, ka baznīcas laukums. Ar zvanu torni. Un beidzamais krodziņš, kas vēl nav aizvēries. Dieniet vakar. Mēs, kad drīz iziesim atpakaļ uz centrālās ielas. Nu, neizskatās, ka te tupiks ir. Izskatās, ka te mēs ejam vārtiem cauri. Izskatās, ka te mums mašīnas kaut kur brauc. Izskatās, ka te mēs esam iznākuši uz laukumu. Un te mums ir tā mazā ieliņa. Mēs varam iziet tai mazā ieliņai cauri, ko mēs pirmīt skatījāmies. Viņa tagad izgaismota, redz, ir. Jā, Vicolo Bujo saucās. Un te uz sienām var kaut kādreiz gleznojumi. Vēl ir. Nu, ieliņa. Pilnvērtīgi ieliņa saucās. Vicolo Bujo. Nu re, un te mēs esam atpakaļ
Te būs tūlīt centrālais tas placis, kur mēs gājām garām. Jā! Nu, šis bija viens skaists piedzīvojums. Paldies, Indra, ka tu atradi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Jā, Ka mums šita jāpastaigā par šito foršo pa pilsēti. vecpilsētu. Par šito foršo vecpilsēti. Mēs it kā gājām skatīties saulriet, bet vecpilsēta mums tika bonusā. Forši. Labrīt. 15. maijs. Saulains rīts. Itālija. Esam Montejonas pilsētiņā. Stāvējām šādā fantastiskā vietā. Tev līdzi savu māju, tad tu vari dzert kafiju, kurā foršā vietā. Pasniegt tev krūtīti. Nu, lūk. Šonakt bijām šinī te ciematiņā, tagad braucam prom. Nākamajā kalnu ciematiņā, kur ir 2 tie ciemi, ja? Kaut kur jāizstaigā vai kaut kā tā. Nu, re. Skatīsimies, kas tālāk būs.